Pasaka par akmeni un plasmasas pudeli. Reiz kādā mežmalā gulēja liels akmens. Viņš bija pelēks un ļoti mierīgs. Akmens visu dienu gulēja zālē un klausījās, kā čīvina putniņi. Bet kādu dienu vējš pār mežu pārpūta tukšu plasmasas pudeli. Fiu! Viņa ripoja pa taku un apstājās tieši blakus akmenim. Kas tu tāda? Jautāja akmens. Es esmu plasmasas pudele, viņa skanīgi atbildēja. Es esmu ļoti viegla un varu ripot pa visu mežu. Akmens pasmaidīja. Es gan neripoju, es esmu smags un palieku vienā vietā. Pudele jautri iesmējās. Es esmu tukša, vējš mani pūš, kur vien tas grib. Bet tad viņa saskuma. Zini, pudele pačukstēja. Cilvēki mani nejauši atstājuši. Es nezinu, ko tagad darīt. Akmens uzmanīgi klausījās. Viņš teica, man ir ideja. Kad cilvēki mani ierauga, viņi zina, ka es piederu dabai. Bet tu, ja kāds tevi paņems, vari kļūt par kaut ko jaunu. Tevi var pārstrādāt. Ko tas nozīmē pārstrādāt? Brīnījās pudele. Nu tad, kad no tevis var uztaisīt ko citu, varbūt jaunu pudeli, varbūt rotaļlietu, vai pat kādu skaistu spaini, vai varbūt vāzi, skaidroja akmens. Pudele kļuva priecīga. Tad es vēl varu noderēt. Nu jā, teica akmens. Tajā brīdī garām gāja mazs bērns ar mammu. Bērns ieraudzīja pudeli un to pacēla. Mammu, skaties, pudele, viņš teica. Mēs to iemetīsim pārstrādē, sacīja mamma un pasmaidīja. Pudele pamāja ar vieglu šviks skaņu. Ar Dievu akmenīt, viņa priecīgi iesaucās. Akmens palika savā vietā, laimīgs, ka palīdzēja draugam atrast īsto ceļu. Un vējš atkal maigi čukstēja par mežu, par kokiem, par zālīti.